Latvijas 106. gada dienā Dienvidkurzemes novada pašvaldības apbalvojumus 5 dažādās nominācijās saņēma 53 darbīgi un čakli novada iedzīvotāji. Viņu darbu pamanījuši un novērtējuši apkārtējie, savukārt katru pretendentu izvērtējusi apbalvojuma komisija. Latvijas lielākais novads Dienvidkurzeme patiešām var lepoties ar saviem darbīgajiem ļaudīm. Valsts svētkos pašvaldības atzinības tiek pasniegtas 8 kultūras un izglītības jomas pārstāvjiem. Atzinība – tas ir novērtējums par godprātīgu darbu, par profesionālo meistarību un sasniegumiem dažāda līmeņa sacensībās, konkursos un skatēs. Pateikts paldies dod jaunu spēku un darba sparu. Ar pašvaldības pateicībām tiek apbalvoti 20 novada iedzīvotāji, kuri līdztekus tiešajam darbam ar savu iniciatīvu veicinājuši nevienu aktivitāti, lai uzturētu spēkā tradīcijas, sakoptu vietas vai izveidotu kādu jaunu objektu, kas priecē acis un sirdi. Pāris dienas atpakaļ mēs godinājām savus ugunsdzēsējus Vaļņos. Un steidzoties uz pasākumu, mazliet tā dīvaini likās, kad šosei visā ceļa garumā ar ugunsdzēsēju ātrās reaģēšanas mašīnām. Un cilvēks jums neaizdomās, ka tajā laikā, kad mēs gatavojamies svētkiem, kādam varbūt nelaime. Un tiešām nelaime nenāca brēkatama, kā saka, Punkis pagastā zemniekiem māja deg. Un tad tā arī bija, kad kāds paspēja pārģērbties, kāds tāds kā bija no balles galda, metās palīgā. Un tad es saprotu, tā tie varoņi rodās. Dažas dienas atpakaļ ir Rūpniecības tirdzniecības kameras balva, kas tiek mūsu plašai Dienvidkurzemei par to, kā mēs izturamies pret saviem uzņēmējiem. Bet uzņēmēju darbība ir pašu pamats. Bez tās, nekādīgi. Ne izglītība, ne ceļi, ne sports, ne kultūra. Kultūra kā šodien. Šodien mēs esam kopā, lai papriecātos par cita veiksmēm. Un es domāju, ka mēs varam atļauties līdzīgi kā kādreiz svētkos baznīcā. Sveicam viens otru, jo mēs jau esam pa ģimenēm. Sveicam viens otru ar rokas spiedienu, un lai tā sirsnība mums noturās. Esam laimīgi, priecīgi un droši. 18. novembrī mūsu pašvaldība godina Dienvidkurzemes novada cilvēkus un pasniedz augstākos apbalvojumus ļaudīm, kuri paveikuši atzīstamus darbus vietējās kopienas un visas sabiedrības labā dažādās apbalvojumu kategorijās. Pašvaldības goda rakstu valsts svētkos saņem 18 godprātīgi sava darba darītāji dažādās jomās, kuri veicinājuši Dienvidkurzemes novada atpazīstamību un popularizēšanu Latvijas un starptautiska mēroga sarīkojumos. Apbalvojamo vidū ir gan skolotāji, gan kultūras un mākslas cilvēki, arī garīdznieks un ugunsdzēsējs. Gods kalpot Latvijai un novadam.
Ar goda rakstu tiek apbalvota Marta Gaile par entuziasmu atjaunojot Amālienburgas mūža aizputē, kas nu kļuvusi par atvērtu kultūru vietu. Es esmu ļoti darbīgs cilvēks, bet tagad man šeit būs vēl vairāk jādara, un jā, šī pateicība ir bezgalēna, jā, saviļņojoši, ļoti patīkami. Mūža stāsts ir sadzirdēts, un tas man ir ļoti svarīgi. Mūža atzimst. Atzimst, jā, un šodien ir, var teikt, ir 100 gadi kopš tika atvērta Aizputes bankas filiāle. Ir īpašs mēnesis arī mūžai, tieši Latvijas laika, šai bankas filiālei. Un man tie arī ir svētki, jo šogad ir 5 gadi kopš mūža ir manā rīcībā glābt viņu. Godrakstu saņem skolotāja Indra Zvirbule par Krotes 114. mazpulka dibināšanu un sekmīgu vadīšanu 30 gadu garumā. Vairāk kārt sagādājot Krotes pamatskolai nominācijas augstiem Latvijai godu. Jūtos novērtēta, jūtos lepna, ka dzīvoju un varu strādāt Latvijā. 30 gadi ir veltīti tātad, lai izveidotu tādu organizāciju, Krotes mazpulki bija pazīstami visā Latvijā. Un droši vien tā ir tā vieta, kur rodas īstie zemes saimnieki. Jā, tā ir saimnieki, uzņēmēji un nākošie varbūt pat cilvēki, kas cels Latviju saulītē. Ir prieks un gandarījums par to paveikto. Ir prieks un gandarījums, jā. Tāds augsts apbalvojums, jūtos ļoti pacelāti. Paldies par tādu novērtējumu manu darbu. Cik tad īstenībā ir tavs darba mūžs jau ilgs Aizputes labā? Mans apzinātais darba mūžs ir viss Aizputē. Pēc Liepājas mākslas skolas beigšanas es atnācu uz Aizputu un strādāju Rūpnīcā Kurzem par mākslinieku. Tad, kad nodibinājās mākslas skola, tad es arī strādāju Aizputes mākslas skolā. Mans darbs ir bijis saistīts ar veidot skaisto, dažādas interjerus, gan rūpnīcā, gan pilsētā, izkārtnes dažādas, vidas objekts, šogi, vārti. Bet ir gandarījums par to, kas ir paveikts pilsētas labā. Jā, protams, un ja tas vēl joprojām ir saglabājies daudz, kas no tā, kā Rūpnīcas Kurzemes klubs, tad ir dažādas izkārtnes vēl bija saglabājušās. Par izcilu un nesautīgu selekcionāra darbu 75 gadu garumā, radot simtiem ābeļu hibrīdu un 50 starptautiski atzītu šķirņu, goda raksts augļkopim Eglonam Brūnam. Viņam arī zemkopības ministrijas augstākais apbalvojums. Es visiem vēlos nodot sveicienus no mūsu zemkopības ministra Armanda Krauza un viņa vārdā pasniegt zemkopības ministrijas augstāko apbalvojumu. Medaļu par centību. Cilvēkam ar lielobotu, cilvēkam ar muguru kaulu, kurš ir apliecinājis sevi darbos, savā rīcībā, savos uzskatos, kurš dziļi sirdī nesā mūsu Latvijas vārdu un caur šo vārdu arī savu dzīvi ir piepildījis. Paldies! Un zemkopības ministrijas augstākais apbalvojums, medaļa par centību, tiek piešķirta Eglonam Brūnam. Apsveicam! Es domāju, šeit arī iemesls piecelties kājās. Paldies visiem par augstu novērtējumu manam darbam. Retam no jums ir nācies piedzimt pirms kara, kā man. Es piedzimu Nīcā, karavīru ģimenē, un kara laikā nācās no bunkas
uz Nīcu, uz dzimtajām mājām, iet slapdrāņķī, sniega putenī un salā. Tādu novēlējumu es negribētu nevienam no jūsu bērniem. Man bija tajā laikā tikai 3 gadi, brālītim 2 gadiņu vairāk. Mammīti visu to ceļu 50 km mērojām kājām. Tādēļ tagad, lai novērst, lai tāda nelaimā neatnāk šeit, es ziedoju, ko varu Ukrainai. Naudas prēmiju to es arī ziedošu Ukrainai. Jau es sarunāts ar Slaidinu, ka viņš to ziedos droniem. Līdz šim es ziedojis 3 ģenerators un arī no Rīgas Algenskalna tirdziņas savus produktus un šo to var šeit vaļņodē. Paldies visiem jums par jūsu līdzdalību. Tas ir arī jūsu ziedojums Ukrainai. Paldies jums! Viens no augstākajiem Dienvidkurzemes novada apbalvojumiem ir Gada cilvēks, ko piešķir par kārtējā gada izciliem nopelniem un panākumiem. Viena no nominantēm ir rotaņtniece Lelde Jagmina, kura nodibinājusi biedrību, lai ar jauniem projektiem veicinātu pagasta attīstību un kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu. Mūsu biedrība ir tikai no marta, un mums pat vēl nav gadiņš, bet mēs dodam virsū, taisām pasākumus, mācamies, un jā, tieši tāpēc, lai mēs tur dzīvojam, mums tas ir vienīgais pagasts. Mums vajag dekorācijas uz svētkiem, mēs gribam ietves, mēs gribam apgaismojumu, mums tāda lietiņa ir, ja? Jo, ja, piemēram, Grobņā ir, mums Otaņķos nav. Nu, tad cenšamies saviem spēkiem, nu labi, sākam ar šūpolēm, bērniem un veciem ļaudīm un visiem. Kaut ko mēs darām, jo tās ir mūsu mājas un neviens cits mūsu vietā. Mēs tā skatāmies, ka nedarīs, un tad mēs darām paši. Mēs nu pat Otaņķos vienkārši, es gribu pateikt 252 otaņķniekiem paldies. Mēs esam savākuši parakstus par mūsu Otaņas senlietu krātuves atbalstu, un tā ir tāda svētku dāvana, ka maz neliekās, es esmu vienkārši bez vārdiem. Ir ļoti laba sajūta, un jau pie pirmajām taktīm, kad jau visi dziedājām Latvijas himnu, nu ir tā svētku sajūta, un ir ļoti patīkami, un ir patīkami, ka cilvēki ir savās vietās, ka ir griba, ir valsts griba, kad visi varam darīt mūsu valsts labāk. Apbalvojumu Gada cilvēks 2024 aizputnieks Varis Sants saņem par aizputes vēstures izzināšanu, uzstādot par saviem līdzekļiem piemiņas zīmi Dzirkaļu mežā noslapkavotajiem ebrejiem. Gada cilvēka titulu valsts svētkos saņem arī Agris Pulkstens par Durbes vēsturiskā centra iedzīvināšanu un Sīmaņa Klēvera dārza atjaunošanu, kā arī pirmo ābeļdārza svētku sarīkošanu. Vēl viens Gada cilvēks 2024 īstenis savas dzimtās pilsētas patriots aizputnieks Andris Tauriņš, kurš šogad īstenojas izpētes seminārus ar jomas ekspertiem par aizputes nākotnes vīzijām 2040. gadā. Diemžēl aizputē tāda atsevišķa koncepcija, vīzija nebija izstrādāta. Ir tāds kopējais Dienvidkurzemes novada redzējums, un tad tas mūsu uzdevums bija atvest ekspertus un tādā profesionālā mērogā kopā varbūt arī ar iedzīvotājiem izkristalizēt, kas ir tās mūsu vērtības, ar kurām mēs varētu strādāt, attīstīt pilsētu un kāda tā pilsēta varētu izskatīties pēc 16 gadiem. Tas ir tāds viens paaudzes laiks, cilvēks, kas ir piedzimis šodien, pēc 16 gadiem, kad jau viņš tuvosies savai pilngadībai, kāda varētu izskatīties šī pilsēta. Mēs katrā gadījumā esam uzbūruši to ainu, ka tā varētu būt
starptautiski atpazīstama pilsēta, tieši ar uzsvaru uz radošo darbību. Protams, tā ir vieta ģimenēm ar bērniem, kas ir draudzīga, arī turismam draudzīga, bet arī kur šis mazais bizness cilvēkiem dod darba vietas, lai viņi varētu arī dzīvot patīkamā vidē. Latvija tās ir visas mazās lietas, kas ir kopumā. Tas nav tikai zeme, bet tie ir cilvēki, un tā ir mūsu vēsture, bet arī tas mūsu kopīgais uzdevums nosargāt šo vietu, lai viņa būtu neatkarīga, brīva, demokrātiska vieta, tāda, kur cilvēki varētu īstenot savus sapņus, savas vēlmes un turpināt šo mūsu pastāvēšanu. Tā ir Latvija. Pa 7 vārtiem var ienākt cilvēka prieks, kas zina, varbūt brīdis tāds pienāks, kad tavs prieks būs tev ienaidnieks. Tu tam netici, grūti to saprast, ka reizēm var būt arī tā, ka ar sevi tik ļoti ir aprasts, ka tu smejies no īti nekā, kad nekas nav palicis tevī, kad paliks vairs tikai prieks, tas prieks, kas dzimst pats no sevis, tas prieks, kas tavs ir apmīļots. Un tu esi ne nabags, ne bagāts, un nezini laimīgs vai ne. Tu smejies, jo tā laikam labāk, nekā vaimanā nelaimē. Dienvidkurzemes novada pašvaldības augstākais apbalvojums ir goda zīme Kurzemnieks. Par mūža ieguldījumu jaunās paaudzes izglītošanā, matemātikā un loģiskās domāšanas attīstīšanā, piederības sajūtas stiprināšanā un vietējās kopienas atbalstīšanā goda zīmi Kurzemnieks saņem skolotāja Anita Poriņa. Tiešām tā dzīve ir bijusi vērtīga. Man ir tik daudz labu skolnieku bijuši. Tā man laimējies ir ar skolniekiem, ka es esmu varējusi viņus mīlēt, un es tā ļoti ceru, ka viņi arī mīlējuši mani. Un šodien, kad es ieraudzīju tos savus foršos puišus ar tik lieliem rožu kliepiem, asaras sariesās acīs. Nav jau skolotāja darbs viegls, bet, kad ir gala rezultāts, tad prieks par padarīto. Mārtiņš Bitte jau no pašiem pirmsākumiem tejus 60 gadus dzīvo kopā ar mūsu pusē slavenāko autoralliju Kurzeme. Braucot vienā ekipāžā kopā ar savu līdzgaitnieku Mārtiņu Sesku senioru, ar vieglu automašīnu ralliju Kurzeme ietvaros uzvarēja Latvijas čempionātā. Ciešā saikne ar ralliju Mārtiņam Bittem turpinājās arī tad, kad viņš pārtrauca piedalīties sacensībās un kļuva par rallija tiesnesi. Mārtiņam Bittem goda zīme Kurzemnieks piešķirta par izcilu darbu Vecpils pagasta iedzīvotāju labā un augstiem sasniegumiem autosportā ar autosportistu Mārtiņu Sesku senioru, nodibinot leģendāro autoralliju Kurzeme. Par mūža ieguldījumu Bārtas etnogrāfiskā ansambļa attīstībā ar goda zīmi Kurzemnieks tiek apbalvota ansambļa priekšdziedātāja Līvija Otaņģe, kurai 66 mūža gadi aizritējuši dziedot Bārtas etnogrāfiskajā ansamblī.
Neraugoties uz krietno gadu skaitu, Līvija Allaša pārsteidz ar savu dzīves prieku un skanīgajām dziesmām. Tā arī šoreiz visiem par prieku viņa izpilda senu dziesmu par pasaules radīšanu. Jauku sievinu, nav labi tas, ka viens pats esi tu. Es došu tevim jauku sievinu, un kad nu Ādams saldīdu sejām, tad Dievs tam vienu ribu izņēmām, un no tās jauku sievu taisījām, un Ādamam to priekšā stādījām, un no tās skaistu sievu taisījām, un Ādamam to priekšā stādījām. Kā patīk tev tā, Dievs tam vaicājām, kad sieva vīram acīs smaidījām. Ak, Dievs, ņem visas manas ribīnās, un taisi no tām jaukas sievīnās. Ak, Dievs, ņem visas manas ribīnās, un taisi no tām jaukas sievīnās. Apbalvojums tiešām pārsteigums. Bet faktiski viss mūžs arī dziedāts ir, vai ne? Ir, Vārtas tā ir, jā. Ir uzturēta spēkā tradīcija. Jā. Tā viņš ir. Šogad ir 66. gads, kamēr dzied. Tad jau tikai atliek novēlēt vēl un vēl, dziedāt un dziedāt, lai veselība. Ko vēlētu šobrīd pārējiem cilvēkiem šeit Latvijā? Lai dzīvot visi mierā un būtu labi. Galvenais tas, kad būtu miers. Valsts svētku svinīgais sarīkojums Dienvidkurzemes novadā izskan ar tautā iemīļotām dziesmām, ko izpilda kopā reti esošu draugu organizācija.